Zvaigznes nemirst ar rītausmu. Tās deg šajā brīdī, tagad, kamēr jūs lasāt šos vārdus, kamēr saule pilda debesis ar gaismu, kamēr jūsu ēna krīt uz trotuāra. Bet jūs tās neredzat. Ne tāpēc, ka tās būtu izdzisušas kā sveces pūsma vējā, ne tāpēc, ka tās būtu pazudušas aiz kāda kosmiska priekškara, bet tāpēc, ka realitāte darbojas pēc likuma, kas ir vienlaikus vienkāršs un dziļi satricinošs, spilgtākais vienmēr apēd vājāko. Šis nav tikai optikas likums. Šis ir eksistences likums, kas caurvī visu jūsu dzīvi. Katru dienu jūsu apziņa izdara izvēli, ko redzēt un ko ignorēt, pamatojoties uz to, kas ir spilgtāks, skaļāks, tuvāks, neatlaidīgāks. Jūs nedzirdat sava sirdspukstu restorānā, jo tur ir balsis. Jūs nejūtat zemes rotāciju, jo jūsu ķermenis ir pieradis pie šīs kosmiskās karuseļa. Un jūs neredzat zvaigznes dienā, jo saule ir miljonus reižu spilgtāka nekā jebkura no tām. Bet kas notiek ar to, ko mēs neredzam? Vai tas pārstāj eksistēt mūsu apziņā? Vai zvaigzne, ko nevar saskatīt, joprojām ir zvaigzne? Vai gaisma, kas nespēj sasniegt jūsu aci, joprojām ir gaisma? Un ja mūsu uztvere nosaka realitāti, tad cik daudz pasaules mēs zaudējam katru dienu, vienkārši tāpēc, ka kaut kas cits ir spilgtāks, skaļāks, prasīgāks? Šī nav abstrakta filozofija. Šī ir jūsu dzīve katru rītu, kad ceļaties un zaudējat kosmosu. Iedomājieties, ka stāvat tumšā telpā ar vienu sveci. Jūs redzat tās gaismu skaidri, maigo, dzeltenīgo mirdzumu, kas lec un dejo uz sienas. Liesma ir dzīva, elpojoša, gandrīz dzīva būtne. Tagad kāds ieslēdz prožektoru, kas ir miljonus reižu spilgtāks. Svece joprojām deg. Tās liesma nav kļuvusi mazāka. Tās fotoni joprojām ceļo no dakts cauri gaisam uz jūsu aci ar 300 000 km/sekundē. Bet jūs to vairs neredzat. Ne tāpēc, ka tās tur nav, bet tāpēc, ka jūsu acis, šis brīnišķīgais, bet nežēlīgi ierobežots instruments, nespēja atšķirt vājo signālu no spēcīgā trokšņa. Jūsu tīklene ir pārpludināta ar prožektora fotoniem. Sveces gaisma joprojām ietriecas jūsu acis receptoros, bet tā ir kā čuksts vētrā, kā viena piliena krišana okeānā, kā jūsu vārds, ko kāds sauks no otras ielas puses pilsētas centrā. Tieši tas notiek katru dienu ar zvaigznēm. Un ar jums? Saule nav tikai spilgta, tā ir brutāli, neiespējami kosmiskā mērogā spilgta. Tās virsma kvēlo 6000 grādu temperatūrā, pietiekami karsta, lai izkausētu jebkuru vielu, ko cilvēce jebkad ir radījusi. Katru sekundi tā pārvērš 4 miljonus tonu vielas tīrā gaismā caur kodolsintēzes reakcijām, kas notiek tās kodolā. 4 miljoni tonu. Katru sekundi. Kopš 4,5 miljardiem gadu. Un tā ir tikai 150 miljonus kilometru attālumā, kosmiskos mērogos tā ir tepat blakus, gandrīz pieskāriena attālumā, kā kaimiņš aiz sienas. Tuvākā zvaigzne pēc Saules, Proxima Centaura, ir 4 gaismas gadus tālu. 4 gaismas gadi. Tas nozīmē, ka tās gaismai vajag 4 gadus, lai sasniegtu mūs, ceļojot ar 300 000 km/sekundē, ātrāk nekā jebkas, ko jūs varat iedomāties, ātrāk nekā doma, ātrāk nekā laiks. Attālums ir tik milzīgs, ka pat ja Proxima Centaura būtu tikpat spilgta kā Saule, tā izskatītos kā vāja zvaigznīte naktīs. Bet tā nav tikpat spilgta. Tā ir sarkanais pundurs, daudz vājāks par mūsu Sauli, daudz augstāks, daudz mazāks. Tagad sapratāt mērogu? Zvaigznes nav vājas. Tās ir kosmiskās krāsnes, kuru katrai pietiktu, lai sildītu veselas planētu sistēmas, lai radītu dzīvību, lai uzturētu civilizācijas. Bet tās ir tik tālu, ka to gaisma, ceļojot miljardiem un triljoniem kilometru cauri tukšumam, nonāk pie mūs kā čuksts. Kā atmiņa par kaut ko, kas notika sen, un dienā šis čuksts tiek apslāpēts ar saules rēcienu. Katru reizi, kad jūs mēģināt dzirdēt kādu svarīgu sarunu trokšņainā vietā, jūs piedzīvojat to pašu likumu, kas paslēp zvaigznes. Signāls pret troksni. Būtiskais pret dominējošo. Patiesība pret skaļumu. Bet ir vēl kaut kas. Kaut kas, ko senajiem nebija iespējams zināt, kaut kas, kas maina visu. Dienas debesis nav caurspīdīgas. Tās ir zilas. Un šī zilā krāsa nav ilūzija, nav optisks triks, nav kaut kas, ko jūsu smadzenes izdomā, tā ir fiziska realitāte, kas pastāv starp jums un zvaigznēm kā kosmisks aizkars. Kad saules gaisma ietriecas Zemes atmosfērā, tā saduras ar miljardiem gaisa molekulu, slāpekli, skābekli, ūdens tvaiku, putekļiem.
Katrs sadursmes brīdis ir kā mazs spogulis, kas izklieda gaismu visās virzienos. Un šeit sākas brīnums, kas ir vienlaikus skaists un nežēlīgs. Zilā gaisma, kas ir īsāka viļņa garuma, tiek izkliedēta daudz vairāk nekā sarkanā. Tāpēc debesis izskatās zilas. Bet šī izkliedēšana nozīmē, ka visa atmosfēra kvēlo ar saules gaismu. Visa gaisa okeāna, kas stiepjas 100 km virs jūsu galvas, katrs kubikcentimetrs izstaro gaismu kā miljoniem mazu svecīšu. Jūs neesat tikai apgaismots no viena punkta, jūs esat iegremdēts gaismā, kas nāk no visām pusēm vienlaikus kā niršanas zvans, kas nolaists okeāna dziļumos. Katru reizi, kad jūs skatāties uz zilajām debesīm, jūs redzat izklieda gaismu, miljardu sadursmju, kas notiek katrā mirklī, nepārtrauktu kaskādi, kas pārvērš caurspīdīgo gaisu zilā kvēlojumā. Un šī gaisma ir tik spilgta, ka tā pilnībā apēd zvaigžņu gaismu. Ne tāpēc, ka zvaigznes būtu kļuvušas tumšākas, bet tāpēc, ka fons ir kļuvis pārāk spilgts. Tas ir kā mēģināt lasīt grāmatu, kad kāds spīd ar lukturi tieši jūsu sejā. Burti joprojām ir tur, uz lapas, nemainīti perfekti. Bet jūs tos neredzat, jo gaisma ir pārāk spilgta, pārāk agresīva, pārāk dominējoša. Zvaigznes nemirs dienā. Tās vienkārši pazūd aiz gaismas. Kā jūsu domas pazūd aiz ikdienas trokšņa. Bet bija cilvēki, kas to pierādīja, pirms kāds bija lidojis kosmosā, pirms teleskopi bija pietiekami spēcīgi, pirms mēs zinājām, kas ir fotoni. Viņi to pierādīja ar loģiku, matemātiku un drosmi apšaubīt acīm redzamo. Aristoteles, kurš domāja, ka zvaigznes ir piefiksētas pie kristāla sfēras, nekad neuzdeva pareizo jautājumu. Viņš pieņēma, ka debesis ir fundamentāli atšķirīgas no Zemes, ka tur augšā darbojas citi likumi, ka kosmos ir pilnīgs un nemainīgs, ka zvaigznes ir dievišķas būtnes, kas dzīvo pēc saviem noteikumiem. Šī doma valdīja 2000 gadu. 2000 gadu, kad cilvēce skatījās uz debesīm un redzēja tikai to, ko gribēja redzēt - kārtību, perfektumu, nemainīgumu. Līdz vīrietis vārdā Galileo Galilei paņēma primitīvu teleskopu un pavērsa to pret dienas debesi. Tas bija 1610. gadā. Galilejs bija dzirdējis par jauno holandiešu izgudrojumu, ierīci, kas liek attāliem objektiem izskatīties tuvākiem. Viņš uzbūvēja savu versiju, uzlabojot to līdz 30 reižu palielinājumam. Un tad viņš izdarīja kaut ko, kas šķita traks, bīstams, gandrīz pašnāvniecisks, viņš pavērsa to pret sauli. Ne tieši, protams, viņš bija zinātnieks, ne fanātiķis. Viņš projicēja saules attēlu uz ekrāna. Un viņš redzēja plankumus. Tumšas zonas uz saules virsmas, kas kustējās, mainījās, dzīvoja. Tas nozīmēja, ka saule nav perfekta, nav nemainīga, nav dievišķa. Tā bija objekts, kas mainās, kas dzīvo, kas mirst. Tā bija vienkārši ļoti liela, ļoti karsta lieta, kas atrodas ļoti tālu. Bet pēc tam viņš izdarīja kaut ko vēl drosmīgāku, vēl revolucionārāku. Viņš pavērsa teleskopu pret dienas debesi, prom no saules, un mēģināja atrast Venēru. Un viņš to atrada. Spilgtu punktu zilajā tukšumā. Planētu, kas bija redzama dienā, ja vien zināja, kur skatīties, ja vien tev bija instruments, kas varēja atdalīt signālu no trokšņa. Tas bija pierādījums, debesu ķermeņi neizūd dienā, viņi vienkārši tiek apslāpti ar gaismu. Ja instruments ir pietiekami jutīgs, ja zini precīzi, kur meklēt, tu vari redzēt to, ko acis nevar. Galilejs nekad neredzēja zvaigznes dienā caur savu teleskopu, tas bija pārāk vājas pat viņa instrumentam. Bet viņš saprata principu. Un tas bija pietiekami, lai mainītu visu. Viņš saprata, ka problēma nav zvaigznēs. Problēma ir mūsos, mūsu acu ierobežojumos, mūsu atmosfērā, mūsu nespējā redzēt vājo, kad klāt ir spēcīgais. Viņš saprata, ka realitāte ir daudz bagātāka nekā mūsu uztvēre. Ka pasaule nepazūd, kad mēs to neredzam. Ka zvaigznes deg dienā tikpat spilgti kā naktī, ka kosmoss ir tur vienmēr, ka tikai mūsu ierobežojumi rada ilūziju par tā probūtni. 300 gadus vēlāk astronomi jau regulāri novēroja zvaigznes dienā. Viņi izmantoja spēcīgus teleskopus un precīzas kartes, lai atrastu spilgtākās zvaigznes pat tad, kad saule bija augstu debesīs. Bet tas prasīja ideālus apstākļus, skaidrs debesis, perfektu fokusēšanu, matemātiski precīzas koordinātas, pacietību, prasmi. Un pat tad viņi redzēja tikai dažas, vispilgtākās, tuvākās, spēcīgākās. Pārējās miljardi zvaigžņu palika neredzami, apslāpti ar atmosfēras kvēlojumu, pazuduši aiz gaismas. Līdz cilvēks atstāja atmosfēru un redzēja patiesību.
Kad Nils Armstrongs un Buzz Aldrins nostājās uz mēness virsmas 1969. gada 22. jūlijā, viņi redzēja kaut ko, ko neviens cilvēks vēsturē nebija redzējis. Viņi redzēja zvaigznes dienā. Ne caur teleskopu, ne kā vājus punktus, kas prasa piepūli, lai tos saskatītu. Viņi redzēja tās skaidri, spilgti, nešaubīgi, tūkstošiem zvaigžņu, kas mirdzēja melnajās debesīs, kamēr saule spīdēja kā kosmisks prožektors dažus grādus tālāk. Mēnesim nav atmosfēras. Nav gaisa molekulu, kas izkliedētu gaismu. Nav zilā kvēlojuma, kas apslāpētu vājos signālus. Tur debesis ir melnas pat dienas vidū, melnas kā nakts, melnas kā tukšums. Un uz šī melnā fona zvaigznes ir redzamas tieši tādas, kādas tās vienmēr ir bijušas, nemainīgas, mūžīgas, vienaldzīgas pret to, vai kāds tās redz vai nē. Astronauti aprakstīja šo pieredzi kā satricinošu, gandrīz garīgu. Viens no viņiem teica, ka tas bija kā redzēt patiesību pirmo reizi, saprast, ka zvaigznes nekad nav bijušas prom, ka tās vienmēr ir bijušas tur, ka tikai mūsu atmosfēra, mūsu gaisa okeāns, mūsu aizsargājošais apvalks ir radījis ilūziju par to pazušanu. Katru reizi, kad jūs aizmirstiet kaut ko svarīgu ikdienas steigā, jūs piedzīvojat to pašu, svarīgais nepazūd, tas tikai tiek apslāpēts ar skaļāko. Bet šeit ir dziļākā patiesība, kas maina visu, ilūzija nav kļūda. Ilūzija ir aizsardzība. Atmosfēra nedara tikai to, ka paslēpj zvaigznes. Tā dara kaut ko daudz svarīgāku, daudz fundamentālāku, tā filtrē nāvi. Katru sekundi kosmos bombardē Zemi ar starojumu, kas nogalinātu jebkuru dzīvu būtni dažu minūšu laikā. Gamma stari no tālām supernovu sprādzieniem, kas notika pirms miljoniem gadu, bet kuru gaisma sasniedz mūs tikai tagad. Kosmiskās daļiņas, kas ceļo gandrīz ar gaismas ātrumu, nesot enerģiju, kas ir pietiekama, lai sašķeltu atomus. Ultravioletais starojums no Saules, kas ir pietiekami spēcīgs, lai sašķeltu DNS molekulas, lai iznīcinātu dzīvību tās pamatā. Un viss šis nāvējošais lietus krīt uz mūsu planētu nepārtraukti, dienā un naktī, kopš dzīvības pirmsākumiem, kopš pirmā organisma, kopš pirmās šūnas. Bet mēs to neizjūtam. Mēs pat to neapzināmies. Jo atmosfēra, tā pati atmosfēra, kas paslēp zvaigznes, absorbē, izklieda un neutralizē šo starojumu, pirms tas var mūs sasniegt. Zilās debesis nav tikai skaistas. Tās ir dzīvības cena. Tās ir kompromiss, ko dzīvība ir noslēgusi ar kosmosu. Kad saules gaisma izkliedējas atmosfērā, radot zilo kvēlojumu, kas apslāpē zvaigznes, tā pati izkliedēšana nozīmē, ka enerģija tiek absorbēta, pārveidota, izkliedēta, padarīta nekaitīga. Katrs fotons, kas atlec no slāpekļa molekulas, zaudē nedaudz enerģijas. Katrs sadursmes brīdis ir kā mazs amortizators, kas palēnina un vājina gaismu. Un tas pats mehānisms darbojas ar bīstamo starojumu. Gamma stari saduras ar augšējās atmosfēras atomiem un rada kaskādi sekundāro daļiņu, kas pakāpeniski zaudē enerģiju, kļūstot arvien vājākas, arvien nekaitīgākas. Ultravioletais starojums tiek absorbēts ozonu slānī, kas atrodas 20 līdz 30 km augstumā, plāna, trausla kārta, kas ir vienīgā barjera starp dzīvību un iznīcību. Kosmiskās daļiņas tiek novirzītas un palēninātas ar magnētisko lauku un gaisa molekulām. Mēs dzīvojam dibenā gaisa okeānā, kas ir vienlaikus loks un vairogs. Tas ļauj mums redzēt kosmosu, bet tikai daļēji. Tas ļauj saules gaismam sasniegt mūs, bet filtrē tās nāvējošākās daļas. Un šī filtrēšana nozīmē, ka mēs nekad neredzam patiesās debesis. Mēs redzam versiju, kas ir pielāgota dzīvībai, kas ir drošā, kas ir iespējamā. Katru reizi, kad jūs skatāties uz zilajām dienas debesīm un neredzat zvaigznes, jūs patiesībā redzat savu aizsardzību. Jūs redzat to pašu mehānismu, kas ļauj jums eksistēt, elpot, domāt, būt. Jo ja atmosfēra būtu caurspīdīga, ja tā neizkliedētu gaismu, ja tā neabsorbētu starojumu, tad jūs redzētu zvaigznes dienā. Bet jūs arī būtu miris dažu minūšu laikā pēc piedzimšanas. Jūsu DNS būtu sašķelta. Jūsu šūnas būtu iznīcinātas. Dzīvība nebūtu iespējama. Tas ir kompromiss, ko dzīvība ir noslēgusi ar kosmosu, redzēt mazāk, lai dzīvotu ilgāk. Zaudēt skatu uz zvaigznēm, lai iegūtu iespēju pastāvēt. Un tomēr ir brīži, kad šis kompromiss tiek pārtraukts. Ir brīži, kad mēs varam redzēt abas realitātes vienlaikus, kad aizkars tiek nocelts, kad patiesība atklājas. Pilnīgas saules aptumsums ir viens no retajiem brīžiem, kad cilvēks var piedzīvot dienu bez dienas gaismas. Kad mēnesis precīzi nostājas starp Zemi un Sauli, tas bloķē Saules disku pilnībā.
Dažas sekundes vai dažas minūtes, atkarībā no aptumsuma ģeometrijas, no tā, cik precīzi Mēness, Zeme un Saule ir izlīdzināti, Saules gaisma pazūd. Bet atmosfēra joprojām ir tur. Un pēkšņi vidū dienā debesis kļūst tumšas. Nepilnībā melnas kā naktī, ir vājš kvēlojums pie horizonta, kur aptumsums nav pilnīgs, kur Saules gaisma joprojām sasniegt atmosfēru. Bet pietiekami tumšas, lai zvaigznes kļūtu redzamas. Spilgtākās planētas Venēra, Jupiters, Marss parādās kā spilgti punkti. Un ja aptumsums ir pietiekami dziļš, ja debesis ir pietiekami skaidras, tad parādās arī zvaigznes. Īstas zvaigznes redzamas dienas vidū, kamēr Saules koronā, tās ārējā atmosfēra, kvēlo ap melno Mēness disku kā kosmisks ugunsgrēks. Senajiem šie brīži bija terora pilni. Viņi redzēja, kā diena pārvēršas naktī, un domāja, ka pasaule beidzas, ka dievi ir dusmīgi, ka kaut kas fundamentāls ir salauzts. Bet mēs zinām, ka tas ir pretējais, tas ir brīdis, kad pasaule atklājas. Kad ilūzija tiek noņemta, un mēs redzam, kas vienmēr ir bijis tur. Kad aizsardzība tiek uz mirkli atslēgta, un mēs redzam patiesību, ka zvaigznes nekad nav bijušas prom, ka tās vienmēr ir bijušas tur, ka tikai gaisma tās paslēpj. Zvaigznes naktī nav atgriešanās. Tās ir atklāsme. Tās ir patiesība, kas vienmēr ir bijusi tur, bet ko mēs neredzam, jo kaut kas spilgtāks prasa mūsu uzmanību. Katru vakaru, kad saule noriet un zvaigznes parādās, jūs neredzat to rašanos. Jūs redzat atklāšanos. Jūs redzat, kā pazūd troksnis un parādās signāls. Jūs redzat, kā pazūd dominējošais un atklājas pastāvīgais. Bet, lai patiesi saprastu šo pazušanas mehāniku, mums jāiegremdējas dziļāk par vienkāršu spilgtumu salīdzinājumu. Mums jāsaprot, kā darbojas pati gaisma, ne kā abstrakts jēdziens, bet kā fiziska realitāte, kas ceļo, saduras, pārveidojas katrā mirklī. Jo patiesība ir šāda, gaisma nav tikai gaisma. Tā ir informācija, kas ceļo cauri laikam. Tā ir enerģija, kas pārveidojas ar katru sadursmi. Tā ir stāsts par to, kas notika tālu, sen, citā vietā. Un katrs fotons, kas sasniedz jūsu aci, ir izdzīvojis ceļojumu, kas būtu nogalinājis jebko citu. Iedomājieties, ka esat ūdens piliens, kas krīt no mākoņa lietus laikā. Jūs sākat kā tīra, neskarta struktūra, perfekta sfēra, kas tur kopā ar virsmas spriegumu. Bet tad jūs saduraties ar putekļu daļiņu gaisā. Jūsu forma nedaudz mainās, jūsu trajektorija novirzās. Pēc tam ar citu pilienu jūs apvienojaties vai atdalāties. Tad ar vēja strūklu, kas jūs pagroza. Līdz jūs sasniedzat Zemi, jūs neesat tas pats piliens, kas sākāt ceļojumu. Jūs esat pārveidots, ietekmēts, izmainīts ar katru sadursmi. Tieši tas notiek ar gaismu, kad tā ceļo cauri atmosfērai. Katrs fotons ir kā šis piliens, neaizsargāts, viegli ietekmējams, pakļauts miljardiem sadursmju. Katru reizi, kad jūs redzat zilu debesi, jūs redzat šo sadursmju rezultātu, miljardus transformāciju, kas notiek katrā mirklī. Tas sākas Saules kodolā 400 000 km zem virsmas. Tur temperatūra sasniedz 15 miljonus grādu, tik karstu, ka elektroni tiek noplēsti no atomiem, radot plazmas okeānu, kur matērija eksistē stāvoklī, kas nav ne ciets, ne šķidrs, ne gāzveida. Spiediens ir 250 miljardus reižu lielāks nekā Zemes atmosfērā. Šajos apstākļos ūdeņraža kodoli, protoni, tiek saspiesti kopā ar tādu spēku, ka viņi pārvar elektromagnētisko atgrūšanos, kas parasti tos atdala. Viņi saplūst, veidojot hēliju. Un šī kodolsintēze atbrīvo enerģiju, tīru, neapstrādātu enerģiju, kas pārvēršas gamma staros. Bet šie gamma stari nevar vienkārši izbēgt. Saules kodols ir tik blīvs, ka fotons nevar ceļot pat milimetru, nesaduroties ar atomu. Katrs sadursmes brīdis absorbē fotonu un izstaro jaunu, nedaudz mazākas enerģijas. Un šis process atkārtojas. Atkal un atkal. Miljardiem reižu. Viens fotons, kas radās Saules kodolā, var pavadīt 100 000 gadu, vienkārši mēģinot sasniegt virsmu. Tas atlec, tiek absorbēts, pārizstarots, novirzīts, pārveidots. Līdz beidzot pēc neskaitāmām transformācijām, tas sasniedz Saules virsmu kā redzamās gaismas fotons, dzeltenīgs, silts, pietiekami vājš, lai nenodarītu kaitējumu, bet pietiekami spēcīgs, lai sildītu planētu. Tas ir kā vēstule, kas ceļo cauri birokrātijas labirintam, katrs departaments to pārraksta, pāradresē, pārveido, līdz oriģinālā ziņa ir gandrīz neatpazīstama. Tad sākas otrais ceļojums, 8 minūtes un 20 sekundes cauri tukšumam. Šis posms ir vienkāršs.
Kosmosā nav nekā, kas varētu traucēt. Fotons ceļo taisnā līnijā ar 300 000 km/sekundē, nemainīgs, nepārveidots, perfekts. Bet tad tas sasniedz Zemes atmosfēru. Un viss mainās atkal. Atmosfēra nav viendabīga. Tā ir slāņu kūka, kur katrs slānis ir atšķirīgs pēc blīvuma, temperatūras, ķīmiskā sastāva. Pirmais slānis, troposfēra, stiepjas līdz 10 vai 12 km. Šeit ir lielākā daļa gaisa, slāpeklis, skābeklis, ūdens tvaiks, putekļi, piesārņojums. Katrs kubikcentimetrs satur aptuveni 25 triljardus molekulu. 25 triljardus. Iedomājieties, ka mēģināt izskriet cauri pūlim, kur katrs kvadrātmetrs satur 1000 cilvēku, visi kustās dažādos virzienos. Jūs nesaduraties ar katru, bet jūs saduraties ar daudziem. Un katrs sadursmes brīdis jūs palēnina, novirza, izmaina jūsu trajektoriju. Tieši tas notiek ar fotonu atmosfērā. Kad saules gaismas fotons ietriecas atmosfērā, tam ir divas iespējas. Pirmā, tas var ceļot cauri, nesaduroties ar neko. Šī iespēja ir visbiežākā sarkanajiem un dzeltenajiem fotoniem, jo to viļņa garums ir garāks un viņi redz molekulas kā mazākas šķēršļus. Otrā iespēja, tas saduras ar gaisa molekulu. Un šeit sākas maģija. Sadursmes brīdī fotons tiek absorbēts. Molekula iegūst enerģiju un sāk vibrēt, tās elektroni pārlec uz augstākiem enerģijas līmeņiem. Bet šī vibrācija ir nestabila. Pēc daļas no sekundes molekula atbrīvo enerģiju, izstarojot jaunu fotonu. Bet šis jaunais fotons neceļo tajā pašā virzienā kā vecais. Tas tiek izstarots nejauši, uz augšu, uz leju, uz sāniem, atpakaļ uz kosmosu. Šis process sauc par releja izkliedi, nosaukts par britu fiziķi Lordu Releju, kurš to aprakstīja 19. gadsimta beigās. Un tas ir iemesls, kāpēc debesis ir zilas. Zilajiem fotoniem ir īsāks viļņa garums, aptuveni 450 nanometri. Tas nozīmē, ka viņi redz gaisa molekulas kā lielākas šķēršļus. Viņi saduras daudz biežāk, aptuveni 16 reižu biežāk nekā sarkanā gaisma. Katrs sadursmes brīdis ir kā bumbiņa, kas atlec no sienas, virziens mainās, bet enerģija saglabājas. Un tā kā zilā gaisma tiek izkliedēta daudz vairāk nekā sarkanā, visa atmosfēra sāk kvēlot zilā krāsā. Katrs gaisa kubikcentimetrs kļūst par mazo gaismas avotu. Jūs neskatāties uz vienu gaismas avotu, jūs esat iegremdēts miljardos mazo avotu, kas visi izstaro gaismu vienlaikus. Tas ir kā atrasties baseina dibenā, kur ūdens pats kvēlo no iekšpuses. Jūs neredzat virsmu, jūs redzat tikai kvēlojumu, kas nāk no visām pusēm. Katru reizi, kad jūs skatāties uz debesi un redzat zilo krāsu, jūs redzat šo procesu darbībā. Jūs redzat miljardus sadursmju, kas notiek katrā mirklī. Un šis kvēlojums ir tik spilgts, ka tas pilnībā apēd zvaigžņu gaismu. Bet šeit ir paradoks. Zvaigžņu gaisma arī ceļo cauri atmosfērai. Arī tā tiek izkliedēta. Arī tā zaudē enerģiju. Tad kāpēc mēs redzam zvaigznes naktī, bet ne dienā? Atbilde ir kontrastā, tajā pašā principā, kas darbojas, kad jūs mēģināt dzirdēt čukstu koncertā vai lasīt telefona ekrānu spilgtā saules gaismā. Nakts debesis ir melnas, jo nav saules, kas apgaismotu atmosfēru. Atmosfēra joprojām ir tur, molekulas joprojām saduras ar zvaigžņu gaismu, bet nav pietiekami daudz fotonu, lai radītu redzamu kvēlojumu. Tā ir kā tumša telpa, ja ieslēdzat sveci, jūs to redzat skaidri, jo fons ir tumšs. Bet dienā fons pats kvēlo. Un šis kvēlojums ir miljonus reižu spilgtāks par zvaigžņu gaismu. Tas ir kā mēģināt dzirdēt čukstu koncertā, skaņa joprojām ir tur, vibrācijas joprojām sasniedz jūsu ausi, bet tās tiek apslāptas ar skaļāko trokšņi. Jūsu acis ir instruments, kas mēra kontrastu, nevis absolūto spilgtumu. Tā salīdzina gaismu no viena punkta ar gaismu no apkārtējās zonas. Ja atšķirība ir pietiekami liela, jūs redzat objektu. Ja atšķirība ir pārāk maza, objekts izzūd fonā. Naktī zvaigzne ir miljonus reižu spilgtāka par melno debesi. Kontrasts ir milzīgs. Dienā zvaigzne ir tikai nedaudz spilgtāka par zilo debesi. Kontrasts ir niecīgs. Un jūsu acis vienkārši nespēj to atšķirt. Tas pats princips darbojas, kad jūs mēģināt lasīt telefona ekrānu spilgtā saules gaismā. Ekrāns izstaro to pašu gaismas daudzumu, bet saules gaisma, kas atstarojas no virsmas, apēd kontrastu. Bet atmosfēra nedara tikai to, ka izklieda gaismu. Tā arī loka to, tā arī absorbē to, tā arī pārvērš to siltumā.
Katrs no šiem procesiem ir kā atsevišķs instruments orķestrī, kas kopā rada simfoniju, ko mēs saucam par dienas debesi. Un katrs no šiem procesiem ir iemesls, kāpēc zvaigznes pazūd. Gaismas lūšana atmosfērā ir iemesls, kāpēc Saule izskatās ovāla, kad tā tuvojas horizontam. Kad Saules gaisma ceļo cauri atmosfērai slīpā leņķī, tā šķērso daudz vairāk gaisa nekā tad, kad Saule ir tieši virs galvas. Šis papildu gaiss darbojas kā lēca, kas loka gaismas starus. Dažādas krāsas tiek lokotas dažādos leņķos, zilā vairāk nekā sarkanā, jo īsāks viļņa garums nozīmē lielāku miedarbību ar matēriju. Tāpēc Saule pie horizonta izskatās sarkanīga, zilā gaisma ir izkliedēta prom un paliek tikai sarkanā. Un tāpēc saulriets ir sarkans. Jūs redzat gaismu, kas ir ceļojusi cauri visai atmosfēras biezumam, zaudējot visas īsās viļņa garumus un saglabājot tikai garākos. Tas ir kā filtrēt kafiju caur vairākiem filtriem, katrs filtrs aiztur mazākās daļiņas, līdz paliek tikai lielākās. Šis pats process notiek ar zvaigžņu gaismu. Bet zvaigznes ir tik vājas, ka pat neizkliedētā gaisma ir grūti saskatāma. Un kad tā tiek izkliedēta un lokta, tā kļūst gandrīz neredzama. Absorpcija ir vēl viens faktors. Ne visa gaisma, kas ietriecas atmosfērā, tiek izkliedēta vai ceļo cauri. Daļa tiek absorbēta, pārvērsta siltumā. Ūdens tvaiks absorbē infrasarkano starojumu. Ozons absorbē ultravioleto. Oglekļa dioksīds absorbē noteiktas infrasarkanās frekvences. Katrs no šiem procesiem paņem enerģiju no gaismas un pārvērš to molekulu vibrācijās, siltumā. Un šis siltums ir iemesls, kāpēc atmosfēra nav ledus augsta, kāpēc mēs varam dzīvot, kāpēc šī planēta ir apdzīvojama. Katru reizi, kad jūs jūtat saules siltumu uz savas ādas, jūs jūtat šo absorbēto un pēc tam atkal izstaroto enerģiju, gaismu, kas ir pārvērsta matērijas vibrācijās. Bet visinteresantākais ir tas, ka atmosfēra nav statiska. Tā mainās katru sekundi. Vējš pārvieto gaisa masas. Temperatūras svārstības maina blīvumu. Mitrums kondensējas un iztvaikojot. Un katrs no šiem procesiem maina veidu, kā gaisma ceļo cauri atmosfērai. Tāpēc zvaigznes mirgo. Kad jūs skatāties uz zvaigzni, tās gaisma ceļo cauri atmosfēras slāņiem, kas pastāvīgi kustās. Katrs slānis loka gaismu nedaudz citādi. Un šīs mazās izmaiņas rada efektu, ka zvaigzne šķiet mirgojam, tās spilgtums palielinās un samazinās, tās pozīcija nedaudz pārvietojas. Tas ir kā skatīties uz objektu cauri ūdens virsmai, kas viļņojas, objekts joprojām ir tur, bet tā attēls dejojot un mainās. Planētas nemirgojot, jo tās ir pietiekami lielas, lai atmosfēras turbulence neietekmētu visu to gaismu vienlaikus. Bet zvaigznes ir punktveida gaismas avoti, tik tāli, ka pat spēcīgākie teleskopi tās redz kā bezizmēra punktus. Un šie punkti ir ievainojami pret atmosfēras kustībām. Dienā šī mirgošana joprojām notiek, bet jūs to neredzat, jo jūs neredzat pašas zvaigznes. Bet ja jūs varētu, ja jums būtu instruments, kas varētu filtrēt dienas debesu kvēlojumu, jūs redzētu, ka zvaigznes joprojām mirgo, joprojām dejojot, joprojām dzīvo. Tās nekad nav apstājušās. Tās vienkārši ir paslēptas aiz gaismas, kas mūs aizsargā. Un šeit mēs nonākam pie dziļākās patiesības par gaismu un redzēšanu, patiesības, kas maina visu, ko mēs domājam par realitāti. Problēma nav tajā, kas ir tur. Problēma ir tajā, ko mēs varam uztvert. Jūsu acis ir brīnišķīgs instruments, 126 miljoni fotoreceptoru, kas var atšķirt miljardus krāsu nianses, kas var pielāgoties gaismas līmenim, kas mainās par miljonu reižu. Bet tā ir ierobežota. Tā var uztvert tikai noteiktu gaismas intensitātes diapazonu. Pārāk vāja gaisma, jūs neko neredzat. Pārāk spilgta gaisma, jūs esat apžilbināts. Un starp šiem diviem galējībām ir šaurs loks, kurā jūsu acis var darboties. Šis loks ir pielāgots dzīvībai uz Zemes. Jūsu acis ir evolucionējusi, lai redzētu saules gaismu, tās spektru, tās intensitāti, tās īpašības. Tā ir optimizēta, lai atšķirtu objektus dienas gaismā, lai atpazītu sejas, lai atrastu pārtiku, lai izvairītos no draudiem. Bet tā nav optimizēta, lai redzētu zvaigznes dienā. Jo mūsu senčiem nebija vajadzības redzēt zvaigznes dienā. Viņiem bija vajadzība redzēt plēsēju krūmos, augļus kokos, ceļu mājās. Un evolūcija optimizē tikai to, kas ir nepieciešams izdzīvošanai, ne vairāk, ne mazāk. Tas nozīmē, ka mūsu uztvere par realitāti ir fundamentāli ierobežota.
Mēs neredzam ultravioleto gaismu, ko redz bites, viņām ziedlapiņas izskatās kā zaigojošas nosēšanās takas. Mēs neredzam infrasarkano starojumu, ko redz čūskas, viņām pasaule ir siltuma karte. Mēs neredzam magnētiskos laukus, ko jūt putni, viņiem Zeme ir milzīgs kompass. Un mēs neredzam zvaigznes dienā, ko redz kosmosa teleskopi. Katrs organisms redz savu versiju realitātes, versiju, kas ir pielāgota tā vajadzībām. Katru reizi, kad jūs uzliekat saules brilles, jūs mākslīgi mainiet šo logu, filtrējat spilgto gaismu, ļaujot acīm redzēt detaļas, kas citādi būtu apžilbinātas. Bet pat ar visiem šiem instrumentiem mēs joprojām redzam tikai daļu no realitātes. Lielākā daļa elektromagnētiskā spektra ir neredzama mums. Mēs redzam tikai šauru joslu, no sarkanā līdz violetajam, no 700 līdz 400 nanometriem. Bet ir radioviļņi, mikroviļņi, infrasarkanais, ultravioletais, rentgena stari, gamma stari. Katrs no šiem starojumiem pastāv vienlaikus, ceļot cauri telpai, nes informāciju. Bet mēs tos neredzam. Mēs esam akli lielākajai daļai kosmosa. Un tomēr mēs esam radījuši instrumentus, kas redz to, ko mēs nevaram. Radioteleskopi uztver radioviļņus no galaktikām, kas ir miljardiem gaismas gadu tālu. Infrasarkanie teleskopi redz cauri putekļu mākoņiem, kas bloķē redzamo gaismu. Rentgena teleskopi redz melnos caurumus un neitronu zvaigznes. Katrs instruments paplašina mūsu redzamību, atklājot jaunu slāni realitātes. Bet šeit ir paradoks, jo vairāk mēs redzam, jo vairāk mēs apzināmies, cik daudz mēs neredzam. Katrs atklājums atklāja jaunus jautājumus, katrs atbildētais jautājums rada 10 jaunus. Zvaigznes dienā ir tikai viens piemērs. Tās vienmēr ir bijušas tur, bet mēs tās neredzējām. Cik daudz citu lietu ir tur, ko mēs neredzam? Cik daudz slāņu realitātes pastāv virs, zem, cauri tam, ko mēs saucam par ikdienu? Un ja mēs radītu instrumentu, kas varētu redzēt visu, visus viļņa garumus, visas daļiņas, visus laukus, vai mēs atpazītu pasauli, kurā dzīvojam? Vai tā joprojām būtu tā pati Zeme, vai pilnīgi citāda realitāte? Bet atmosfēra nedara tikai to, ka ierobežo mūsu redzamību. Tā arī rada to. Jo bez atmosfēras nebūtu ne zilās debesis, ne saulrietu, ne varavīksnes, ne mākoņa. Nebūtu nekā izņemot melnu tukšumu un nežēlīgu saules gaismu. Tas būtu skaisti savā veidā, skaidrs, nežēlīgs, patiesīgs. Bet tas nebūtu dzīvība. Jo dzīvība prasa ne tikai gaismu, bet arī aizsardzību no gaismas. Ne tikai skaidrību, bet arī filtrēšanu. Ne tikai patiesību, bet arī ilūziju, kas padara patiesību izturamu. Katru reizi, kad jūs skatāties uz zilajām debesīm un neredzat zvaigznes, atcerieties, jūs neredzat tās tāpēc, ka esat dzīvs. Jūs neredzat tās tāpēc, ka atmosfēra, kas tās paslēpj, ir tā pati atmosfēra, kas ļauj jums elpot, kas aizsargā jūs no starojuma, kas uztur temperatūru, kas padara šo planētu par māju. Zvaigžņu pazušana dienā nav zaudējums. Tā ir dāvana. Tā ir cena, ko mēs maksājam par eksistenci. Un naktī, kad atmosfēra vairs nekvēlo, kad saule ir aizgājusi un fons ir kļuvis melns, zvaigznes atgriežas. Ne tāpēc, ka tās būtu atgriezušās, bet tāpēc, ka mēs beidzot varam tās redzēt. Un šis ritms, diena un nakts, redzamība un neredzamība, klātbūtne un probūtne, ir fundamentāls ritms, kas strukturē ne tikai mūsu redzēšanu, bet visu mūsu eksistenci. Mēs dzīvojam starp divām realitātēm. Dienas realitāte, kur mēs redzam tuvāko, spilgtāko, svarīgāko izdzīvošanai. Un nakts realitāte, kur mēs redzam tālāko, vājāko, to, kas nav nepieciešams, bet kas atgādina mums, ka mēs esam daļa no kaut kā lielāka. Abas realitātes ir patiesas. Abas pastāv vienlaikus. Bet mēs varam redzēt tikai vienu reizē. Un varbūt tas ir lielākais mācība, ko zvaigznes mums māca. Ka realitāte nav tas, ko mēs redzam. Realitāte ir tas, kas ir tur, neatkarīgi no tā, vai mēs to redzam vai nē. Un mūsu uzdevums nav redzēt visu, tas ir neiespējami. Mūsu uzdevums ir atcerēties, ka aiz katra redzamā ir neredzamais. Aiz katras dienas ir nakts. Aiz katras gaismas ir tumsa. Un aiz katras ilūzijas ir patiesība, kas gaida, lai tiktu atklāta. Zvaigznes nemirs dienā. Tās vienkārši gaida. Gaida, līdz gaisma, kas tās paslēpj, atkāpjas. Gaida, līdz mēs esam gatavi tos redzēt. Gaida, līdz mēs sapratām, ka pazušana nav beigšanās, bet tikai pārveidošanās. Ka neredzamais nav nēsošais. Ka kluss nav tukšs.
Bet ir vēl kāds slānis, ko mēs neesam pieskārušies. Vēl viena patiesība, kas slēpjas aiz acīm redzamā. Jo, kad mēs runājam par to, kāpēc zvaigznes pazūd dienā, mēs patiesībā runājam par kaut ko daudz fundamentālāku, par to, kā darbojas uztvere pati. Par to, kā smadzenes izveido realitāti no hausa. Par to, kā jūsu apziņa katrā mirklī izdara izvēli, ko iekļaut pasaulē un ko izslēgt no tās. Šis nav tikai optikas jautājums. Šis ir eksistences jautājums. Iedomājieties, ka stāvat pārpildītā tirgus laukumā. Simtiem cilvēku runā vienlaikus. Automašīnas brauc garām. Putni čivina. Vējš šalts lapās. Katrs no šiem skaņas avotiem sūta vibrācijas uz jūsu ausīm, tūkstošiem vibrāciju sekundē, visi vienlaikus, visi sajaukti kopā. Bet jūs nedzirdat hausu. Jūs dzirdat atsevišķas balsis, atsevišķas skaņas, atsevišķus vārdus. Kāpēc? Jo jūsu smadzenes veids brīnumainu darbu, tās filtrē, šķiro, prioritizē. Tās izceļ to, kas ir svarīgs, un apslāpē to, kas nav. Tās rada kārtību no hausa. Tas pats notiek ar redzēšanu. Katrā mirklī jūsu acis uztver miljoniem gaismas signālu. Katrs pikselis jūsu redzes laukā satur informāciju, krāsu, spilgtumu, kustību. Bet jūs neredzat miljoniem pikseļu. Jūs redzat objektus, sejas, ainas. Jūsu smadzenes apvieno šos pikseļus modeļos, atpazīst formas, piešķir nozīmi. Un šajā procesā tās izdara izvēli, kas ir objekts un kas ir fons. Kas ir svarīgs un kas ir trokšņis. Dienā jūsu smadzenes izdara izvēli, zilās debesis ir fons un zvaigznes ir zem sliekšņa, kas nepieciešams, lai tās atpazītu kā objektus. Kontrasts ir pārāk mazs. Signāls ir pārāk vājš. Un tāpēc zvaigznes tiek klasificētas kā trokšņas un izslēgtas no apzinātās uztveres. Tās joprojām ietriecas jūsu tīklenē. Fotoni joprojām aktivizē receptorus. Bet šī informācija nekad nesasniedz apziņu. Tā tiek filtrēta prom zemapziņas līmenī, pirms jūs pat apzināties, ka tur kaut kas varētu būt. Tas ir kā mēģināt dzirdēt savu vārdu bārā, kur visi kliedz. Skaņas viļņi sasniedz jūsu ausi, bet jūsu smadzenes tos klasificē kā fona troksni. Līdz kāds izrunā jūsu vārdu. Pēkšņi šis viens skaņas modelis tiek izcelts no hausa. Jūsu uzmanība pārslēdzas. Jūs dzirdat to skaidri, lai gan tā skaļums nav mainījies. Kas mainījās? Jūsu smadzeņu prioritātes. Jūsu filtra iestatījumi. Un šeit ir dziļākā patiesība, realitāte, ko jūs piedzīvojat, nav objektīva. Tā ir konstruēta. Jūsu smadzenes katrā mirklī veido stāstu par to, kas notiek, pamatojoties uz nepilnīgu informāciju, iepriekšējām pieredzēm, evolūcijas programmēšanu. Divas personas var skatīties uz tām pašām debesīm un redzēt divas dažādas pasaules. Astronoms redz Andromedas galaktiku kā vāju miglojumu. Bērns redz tukšumu. Abiem ir taisnība. Abiem ir nepareizi. Jo realitāte nav tas, kas ir tur, realitāte ir tas, ko jūsu smadzenes izveido no tā, kas ir tur. Katru reizi, kad jūs koncentrējaties uz kaut ko, jūs zaudējat visu pārējo. Kad jūs lasāt šos vārdus, jūs nezināt, kāda ir jūsu kreisās kājas sajūta. Līdz es to pieminēju. Tagad jūs to jūtat. Informācija vienmēr bija tur, nervu signāli no jūsu kājas vienmēr sasniedza smadzenes. Bet tā nebija apzinātā pieredze, jo tā nebija prioritāte. Jūsu uzmanības prožektors bija vērsts citur. Zvaigznes dienā ir ārpus šī prožektora. Tās ir informācija, kas pastāv, bet netiek apstrādāta. Tās ir realitāte, kas gaida, lai tiktu pamanīta. Un šeit mēs atgriežamies pie tā, par ko runājām sākumā, pie spilgtākā, kas apēd vājāko. Bet tagad mēs redzam, ka tas nav tikai fizikāls process. Tas ir neiroloģisks process. Tas ir psiholoģisks process. Tas ir eksistenciāls process. Tas pats likums, kas liek zvaigznēm pazust aiz saules gaismas, liek jūsu dziļākajām domām pazust aiz ikdienas trokšņa. Tas pats mehānisms, kas filtrē fotonu plūsmu, filtrē arī jūsu pieredzes plūsmu. Katru dienu jūs pieņemat simtiem lēmumu par to, ko pamanīt un ko ignorēt. Katru dienu jūs izvēlaties, kurai balsī klausīties un kuru apklusināt. Katru dienu jūs lemjat, kura patiesība ir pietiekami svarīga, lai tai pievērstu uzmanību un kura var pagaidīt. Un lielākā daļa no šīm izvēlēm notiek zemapziņā, automātiski, bez jūsu apzinātas kontroles.
Tieši tāpat kā jūsu acis automātiski filtrē zvaigznes dienā. Jūs neesat pieņēmis lēmumu neredzēt tās. Jūsu sistēma vienkārši ir izlēmusi jūsu vietā, ka tās nav pietiekami svarīgas, lai tām pievērstu uzmanību. Un varbūt tas ir lielākais atklājums, ka lielākā daļa no tā, ko mēs saucam par realitāti, patiesībā ir izvēle. Apzināta vai neapzināta, bet izvēle. Tagad sapulcēsim visu kopā. Visu, ko esam iemācījušies. Visu, ko esam sapratuši. Jo patiesība par zvaigznēm dienā nav tikai par zvaigznēm. Tā ir par to, kā darbojas pasaule visos līmeņos, no atomiem līdz galaktikām, no neironiem līdz sabiedrībām, no mirkļiem līdz mūžībai. Mēs runājām par gaismu, par to, kā fotoni ceļo, saduras, pārveidojas. Bet tas pats princips darbojas ar visu, kas ceļo cauri videi. Skaņa ceļo cauri gaisam, zaudējot enerģiju ar katru sadursmi. Siltums ceļo cauri materiālam, izkliedējoties ar katru pārnesi. Informācija ceļo cauri sabiedrībai, kropļojoties ar katru pārstāstīšanu. Katru reizi, kad jūs spēlējat sabojāto telefonu, to spēli, kur viens cilvēks čukst vārdu nākamajam, un tas ceļo pa apli, jūs redzat to pašu procesu, kas notiek ar gaismu atmosfērā. Oriģinālais ziņojums tiek pārveidots ar katru pārnesi. Līdz tas sasniedz beigas, tas var būt pilnīgi atšķirīgs. Bet tas joprojām ir tas pats ziņojums, tikai pārveidots. Mēs runājām par kontrastu, par to, kā spilgtākais apēd vājāko. Bet tas pats princips darbojas ar visu, kas konkurē par uzmanību. Skaļākā balss apēd klusāko. Tuvākā problēma apēd tālāko. Steidzamākais uzdevums apēd svarīgāko. Jūsu dzīve ir nepārtraukta cīņa starp to, kas ir skaļš, un to, kas ir svarīgs. Katru reizi, kad jūs pārbaudāt telefonu sanāksmes laikā, jūs izvēlaties spilgtāko ekrāna gaismu, paziņojumu skaņu, tūlītējo apmierinājumu, par vājāko, cilvēka seju jūsu priekšā, sarunu, kas varētu mainīt visu, mirkli, kas nekad neatgriezīsies. Jūs zaudējat zvaigznes, jo saule ir spilgtāka. Jūs zaudējat dziļo, jo virspusējais ir skaļāks. Mēs runājām par filtrēšanu, par to, kā atmosfēra aizsargā mūs, paslēpjot zvaigznes. Bet tas pats princips darbojas ar visām aizsardzības sistēmām. Jūsu āda filtrē baktērijas, bet tā arī bloķē daļu no pieskāriena jutības. Jūsu imūnsistēma filtrē vīrusus, bet tā arī var uzbrukt jūsu pašu šūnām. Jūsu sabiedrība filtrē haosu, bet tā arī ierobežo brīvību. Katru reizi, kad jūs uzliekat austiņas, lai bloķētu trokšņus un koncentrētos uz darbu, jūs radāt savu atmosfēru, filtru, kas aizsargā jūsu uzmanību, bet arī izolē jūs no pasaules. Jūs iegūstat fokusu, bet zaudējat kontekstu. Jūs redzat detaļas, bet pazaudējat ainu. Tas ir kompromiss, ko mēs visi noslēdzam katru dienu. Mēs runājām par attālumu, par to, kā zvaigznes ir tik tālu, ka to gaisma kļūst vāja. Bet tas pats princips darbojas ar visu, kas atdalīts ar telpu vai laiku. Atmiņas bālē ar gadiem. Emocijas vājinās ar attālumu. Saites plānējas ar laiku. Jo tālāk kaut kas ir, telpā, laikā, pieredzē, jo grūtāk to saglabāt dzīvu. Katru reizi, kad jūs mēģināt atcerēties bērnības mirkli, jūs mēģināt sasniegt zvaigzni, kuras gaisma ir ceļojusi gadu desmitiem cauri jūsu dzīves atmosfērai. Dažas atmiņas sasniedz jūs skaidras un spilgtas. Citas ir zudušas aiz visa, kas notika starp toreiz un tagad. Bet tās joprojām ir tur, kaut kur gaidot pareizo tumsu, lai atkal kļūtu redzamas. Mēs runājām par ritmu, par dienu un nakti, par redzamību un neredzamību. Bet tas pats ritms caurvī visu eksistenci. Elpošana, ielpa un izelpa. Sirds, sistole un diastole. Apziņa, nomoda un miega. Sabiedrība, kārtība un haoss. Civilizācija, uzplaukums un sabrukums. Katru reizi, kad jūs aizmigāt, jūs pazaudējat apzināto pasauli, bet iegūstat sapņu pasauli. Katru reizi, kad jūs pamostaties, jūs zaudējat sapņus, bet atgūstat realitāti. Abas ir nepieciešamas. Abas ir patiesas. Un abas pastāv tikai tāpēc, ka otra arī pastāv. Nav dienas bez nakts. Nav redzamības bez neredzamības. Nav klātbūtnes bez probūtnes. Un tagad mēs redzam pilnu ainu. Zvaigznes dienā nav anomālija. Tās ir paraugs, universāls princips, kas atkārtojas visos līmeņos, visās sistēmās, visās pieredzēs. Princips, ka realitāte ir bagātāka par uztveri. Ka pastāvēšana nav atkarīga no novērošanas. Ka aiz katra redzamā ir bezgalība neredzamā.
Šis princips darbojas atomu līmenī. Elektroni pastāv varbūtību mākonī, līdz tie tiek novēroti. Bet pat, kad tos nenovēro, tie joprojām ietekmē pasauli, to enerģijas līmeņi nosaka ķīmiskās īpašības, to kustības rada magnētiskos laukus, to pastāvēšana veido matērijas pamatu. Tās ir kā zvaigznes dienā netiešas, bet fundamentālas. Šis princips darbojas šūnu līmenī. Jūsu ķermenī notiek miljardi procesu katrā sekundē, šūnas dalās, proteīni tiek sintezēti, enerģija tiek ražota, atkritumi tiek izvadīti. Jūs neapzināties nevienu no tiem. Bet ja tie apstātos, jūs mirtu dažu sekundžu laikā. Tie ir kā zvaigznes dienā, neredzami, bet dzīvībai nepieciešami. Šis princips darbojas sabiedrības līmenī. Kamēr jūs lasāt šos vārdus, miljoni cilvēku strādā pie sistēmām, kas uztur jūsu dzīvi, elektrostacijas ražo enerģiju, ūdens attīrīšanas iekārtas tīra ūdeni, zemnieki audzē pārtiku, programmētāji uztur tīklus. Jūs nekad neredzat viņus. Bet bez viņiem jūsu pasaule sabruktu. Viņi ir kā zvaigznes dienā, nepamanīti, bet būtiski. Šis princips darbojas kosmosa līmenī. Tumšā matērija un tumšā enerģija veido 95% visuma, bet mēs tās nevaram tieši novērot. Mēs zinām, ka tās pastāv tikai pēc to gravitācijas ietekmes uz redzamo matēriju. Tās ir kā zvaigznes dienā, tur, bet neredzamas, zināmas tikai pēc netiešām pazīmēm. Un šis princips darbojas apziņas līmenī. Lielākā daļa no jūsu domām, jūsu atmiņām, jūsu vēlmēm pastāv zemapziņā pieejamas, bet neapzinātās. Tās ietekmē katru jūsu lēmumu, katru jūsu emociju, katru jūsu reakciju. Bet jūs tās neredzat. Tās ir kā zvaigznes dienā, vienmēr klāt, bet reti pamanītas. Katru reizi, kad jūs pieņemat lēmumu un domājat, ka tas ir racionāls, jūs ignorējat miljardus zemapziņas faktoru, kas to ietekmē, bērnības atmiņas, kultūras programmēšanu, bioloģiskos impulsus, nejaušas asociācijas. Jūsu apzinātā doma ir kā viena zvaigzne naktī, spilgta un skaidra. Bet ap to ir miljardi citu zvaigžņu, ko jūs neredzat, bet kas veido galaktiku, kurā jūs dzīvojat. Un visbeidzot mēs nonākam pie galvenā jautājuma. Ja zvaigznes vienmēr ir tur, ja realitāte ir bagātāka par uztveri, ja aiz katra redzamā ir neredzamais, tad kas ir patiesība? Vai patiesība ir tas, ko mēs redzam, vai tas, kas ir tur? Vai realitāte ir subjektīva vai objektīva? Vai pasaule pastāv neatkarīgi no mums, vai mēs to radām ar savu uztveri? Atbilde ir abējādi. Un neviens. Jo šis jautājums pats ir balstīts uz nepareizu pieņēmumu, ka uztvere un realitāte ir divas atsevišķas lietas. Bet tās nav. Tās ir viena un tā pati lieta, raugoties no diviem dažādiem leņķiem. Zvaigznes pastāv neatkarīgi no jūsu uztveres. Tās deg neatkarīgi no tā, vai jūs tās redzat. Fotoni ceļo neatkarīgi no tā, vai tie sasniedz jūsu aci. Tas ir objektīvā realitāte. Bet jūsu pieredze par zvaigznēm ir pilnībā atkarīga no uztveres. Jūs nevarat zināt par zvaigzni, ja jūs to neredzat. Jūs nevarat pierādīt tās eksistenci bez mijiedarbības. Tas ir subjektīvā realitāte. Un abas ir patiesas. Abas pastāv vienlaikus. Zvaigzne ir gan objekts, kas pastāv neatkarīgi, gan pieredze, kas pastāv tikai caur uztveri. Tā ir gan tur, gan šeit. Gan ārpus jums, gan iekšpusē jums. Un šī dualitāte nav problēma, kas jāatrisina. Tā ir patiesība, kas jāpieņem. Katru reizi, kad jūs skatāties uz zvaigznēm un jūtat brīnumu, jūs piedzīvojat šo dualitāti. Zvaigznes ir tur, miljardiem kilometru tālu, dedzot ar neiedomājumu spēku, vienaldzīgas pret jūsu eksistenci. Bet brīnums ir šeit, jūsu smadzenēs, jūsu sirdī, jūsu apziņā. Bez zvaigznēm nebūtu brīnuma. Bet bez jums nebūtu neviena, kas to piedzīvotu. Un varbūt tas ir dziļākais atklājums. Ka realitāte nav pilnīga bez apziņas, kas to novēro. Ka visums nav pilnīgs bez būtnēm, kas var to apbrīnot. Ka zvaigznes deg miljardiem gadu gaidot, līdz kāds parādās, kas var tās redzēt un jautāt, kāpēc. Mēs esam veids, kā visums izzina sevi. Mēs esam acis, ar kurām kosmos skatās atpakaļ uz sevi. Mēs esam apziņa, kas pārvērš matēriju pieredzē. Un šī loma, būt par liecinieku, būt par novērotāju, būt par to, kas redz un brīnās, ir tikpat svarīga kā pašas zvaigznes. Jo kas ir zvaigzne bez tās gaismas? Un kas ir gaisma bez acīm, kas to redz? Un kas ir realitāte bez apziņas, kas to piedzīvo? Viss ir savienots.
Viss ir atkarīgs viens no otra. Zvaigznes rada elementus, kas veido planētas. Planētas rada apstākļus, kas ļauj dzīvībai rasties. Dzīvība rada apziņu, kas var redzēt zvaigznes. Un apziņa rada jautājumus, kas ved atpakaļ pie zvaigznēm. Aplis ir slēgts. Stāsts ir pilnīgs. Un jūs esat daļa no tā, ne kā pasīvs novērotājs, bet kā aktīvs dalībnieks. Katru reizi, kad jūs skatāties uz debesīm un uzdodat jautājumu, jūs turpināt stāstu, kas sākās pirms miljardiem gadu, kad pirmās zvaigznes aizdegās tumsā. Tātad, kāpēc zvaigznes ir redzamas tikai naktī, ja tās spīd vienmēr? Tagad mēs zinām atbildi visās tās kārtās. Fiziskā kārta, Saule ir miljonus reižu spilgtāka, un tās gaisma, izkliedēta atmosfērā, rada fonu, kas apēd zvaigžņu gaismu. Bioloģiskā kārta, mūsu acis ir pielāgotas dienas gaismā, optimizētas, lai redzētu to, kas ir nepieciešams izdzīvošanai. Neiroloģiskā kārta, mūsu smadzenes konstruē realitāti, izceļot svarīgo un ignorējot nesvarīgo. Filozofiskā kārta, realitāte pastāv neatkarīgi, bet mūsu zināšanas par to ir atkarīgas no uztveres. Eksistenciālā kārta, mēs dzīvojam starp redzamo un neredzamo, starp zināmo un nezināmo, starp gaismu un tumsu. Un šis ritms ir fundamentāls ritms, kas strukturē visu mūsu esamību. Bet varbūt visdziļākā mācība ir šī, ka pazušana nav iznīcināšana. Ka neredzamais nav nēsošais. Ka aiz katra redzamā ir bezgalība neredzamā, kas gaida, lai tiktu atklāta. Katru rītu, kad saule uzlec un zvaigznes pazūd, mēs zaudējam kosmosu, bet iegūstam pasauli. Mēs zaudējam bezgalību, bet iegūstam konkrētību. Mēs zaudējam perspektīvu, bet iegūstam fokusu. Un šis kompromiss nav traģēdija, tas ir nepieciešamība. Jo, lai dzīvotu, mums ir jākoncentrējas uz dzīvi. Lai redzētu ceļu, mums ir jāignorē zvaigznes. Bet katru vakaru, kad saule noriet un zvaigznes atgriežas, mēs atgūstam to, ko esam zaudējuši. Mēs atceramies, ka esam daļa no kaut kā lielāka. Ka mūsu planēta ir tikai punkts kosmiskajā okeānā. Ka mūsu dzīves ir īsas, bet zvaigznes deg miljoniem gadu. Ka mūsu problēmas ir mazas, bet visums ir bezgalīgs. Un varbūt tas ir iemesls, kāpēc cilvēki vienmēr ir skatījušies uz zvaigznēm ar brīnumu. Ne tikai tāpēc, ka tās ir skaistas, bet tāpēc, ka tās atgādina mums par to, ko mēs esam aizmirsuši dienā. Tās atgādina mums, ka aiz ikdienas, aiz redzamā, aiz zināmā ir kaut kas daudz dziļāks, daudz lielāks, daudz noslēpumaināks. Un ka šis kaut kas vienmēr ir bijis tur, vienmēr būs tur, gaidot, līdz mēs būsim gatavi to redzēt. Zvaigznes nemirs dienā. Tās vienkārši gaida, līdz mēs esam gatavi tās redzēt. Līdz saule noriet. Līdz fons kļūst melns. Līdz mūsu acis pielāgojas tumsai. Līdz mūsu smadzenes pārslēdzas no izdzīvošanas režīma uz brīnuma režīmu. Līdz mēs atceramies, ka pasaule ir lielāka par to, ko mēs redzam. Un tad, tikai tad kosmos atklājas. Ne tāpēc, ka tas būtu mainījies, bet tāpēc, ka mēs esam mainījušies. Ne tāpēc, ka zvaigznes būtu atgriezušās, bet tāpēc, ka mēs beidzot varam tās redzēt. Realitāte ir vienmēr tur. Bet vai mēs esam tur, lai to redzētu? Vai jūs esat gatavs redzēt to, kas vienmēr ir bijis tur, bet ko jūs nekad neesat pamanījis? Vai jūs esat gatavs atcerēties, ka aiz katra rīta, kad zaudējat zvaigznes, ir vakars, kad tās atgriežas? Un vai jūs esat gatavs dzīvot ar apziņu, ka lielākā daļa realitātes vienmēr būs neredzama, bet tas nepadara to mazāk reālu? Bet atcerieties, kā mēs sākām. Ar vienu vienkāršu novērojumu – zvaigznes pazūd dienā. Bērns, kas pirmo reizi uzdod šo jautājumu, domā, ka viņš jautā par zvaigznēm. Bet patiesībā viņš jautā par visu, par redzamo un neredzamo, par klātesošo un probūtni, par to, kas ir patiess, kad neviens to neredz. Un tagad, pēc šī ceļojuma cauri fizikai, neiroloģijai un filozofijai, mēs saprotam, viņa jautājums nebija naivs. Tas bija dziļi eksistenciāls. Jo zvaigžņu pazušana dienā nav tikai optikas fenomens. Tā ir metafora tam, kā mēs dzīvojam, pastāvīgi izvēloties, ko redzēt un ko ignorēt, pastāvīgi zaudējot vienu realitāti, lai iegūtu citu, pastāvīgi dzīvojot starp pilnību un nepieciešamo fragmentāciju. Katru rītu, kad ceļaties un skatāties uz gaišajām debesīm, jūs piedalāties senā rituālā. Jūs apmainiet bezgalību pret konkrētību. Jūs apmainiet kosmosu pret brokastīm, zvaigznes pret darba uzdevumiem, mūžību pret šodienu. Un šis apmaiņas darījums nav zaudējums, tas ir izvēle. Apzināta vai neapzināta, bet izvēle.
Jo, lai dzīvotu šeit un tagad, mums ir jāatsakās no tur un tad. Lai redzētu ceļu zem kājām, mums ir jāpārstāj skatīties uz horizontu. Lai dzirdētu balsi blakus, mums ir jāignorē simfonija tālumā. Bet šeit ir paradoks, kas skar pašu eksistences kodolu, vai tas, ko mēs nedzīvojam, joprojām ir daļa no mūsu dzīves? Vai zvaigznes, ko es neredzu dienā, joprojām ietekmē mani? Vai pagātne, ko es neatceros, joprojām veido mani? Vai nākotne, ko es nevaru iedomāties, jau gaida mani? Fizika saka, jā. Viss ir savienots. Katrs fotons, kas jebkad ir atstājis zvaigzni, ietekmē visuma struktūru. Katrs notikums pagātnē ir radījis cēloņu ķēdi, kas ved līdz šim brīdim. Katrs iespējamais nākotnes scenārijs jau pastāv kā potenciāls tagadnē. Mēs neesam izolētas salas, mēs esam mezgli bezgalīgā tīklā, kur viss, kas ir, bija un būs, pastāv vienlaikus. Un tomēr mūsu pieredze ir fragmentēta. Mēs dzīvojam šaurā tagadnes mirklī, redzam šauru gaismas spektru, dzirdam šauru skaņas joslu, apzināmies tikai niecīgu daļu no tā, kas notiek mūsu ķermenī, mūsu prātā, mūsu pasaulē. Mēs esam kā cilvēki, kas skatās caur atslēgas caurumu uz bezgalīgu ainavu, mēs redzam tikai mazu fragmentu, bet mēs domājam, ka tas ir viss. Vai šī fragmentācija ir lāsts vai svētība? Vai mūsu nespēja redzēt zvaigznes dienā ir ierobežojums vai aizsardzība? Varbūt abi. Varbūt tas ir kompromiss, ko apziņa ir noslēgusi ar realitāti, redzēt pietiekami, lai izdzīvotu, bet ne tik daudz, lai tiktu pārpludinātiem. Filtrēt pietiekami, lai saglabātu saprātu, bet ne tik daudz, lai zaudētu brīnumu. Jo iedomājieties, kas notiktu, ja jūs pēkšņi varētu redzēt visu. Ja atmosfēra kļūtu caurspīdīga un jūs redzētu visas zvaigznes dienā, miljardus gaismas punktu, kas pilda debesis pat tad, kad saule spīd. Ja jūs varētu redzēt visus elektromagnētiskā spektra viļņa garumus vienlaikus, radio viļņus no galaktikām, infrasarkano starojumu no katra silta objekta, ultravioleto kvēlojumu no saules, rentgena starojumu no melnajiem caurumiem, gamma starus no supernovu sprādzieniem. Jūs neizturētu pat sekundi. Jūsu apziņa sabruktu zem informācijas svara. Jūs tiktu pārpludinātas ar datiem, kas nav apstrādājami. Jūs zaudētu spēju atšķirt svarīgo no nesvarīgā, signālu no trokšņa, sevi no pasaules. Jūs kļūtu par visu un tāpēc par neko. Tātad atmosfēra, kas paslēp zvaigznes, nav tikai fiziska barjera. Tā ir kognitīva nepieciešamība. Tā ir veids, kā visums aizsargā apziņu no sevis paša. Jo apziņa, šis trauslais, brīnišķīgais fenomens, kas ļauj visumam zināt sevi, var pastāvēt tikai ierobežojumos. Tā ir kā liesma, kas deg tikai noteiktā temperatūrā, noteiktā spiedienā, noteiktā atmosfērā. Pārāk daudz skābekļa, tā uzsprāgst. Pārāk maz, tā nodziest. Katru reizi, kad jūs koncentrējaties uz vienu lietu, jūs zaudējat tūkstošiem citu. Katru reizi, kad jūs pieņemat lēmumu, jūs slēdzat bezgalīgas citas iespējas. Katru reizi, kad jūs dzīvojat vienu dzīvi, jūs nedzīvojat visas pārējās. Un šī izvēle, šī nepārtrauktā atteikšanās no bezgalības par labu konkrētībai, ir tas, kas padara jūs par jums. Jūs neesat viss, kas varētu būt. Jūs esat tas, kas ir izvēlējies būt apzināti vai neapzināti, brīvi vai spiesti, bet izvēlējies. Un zvaigznes dienā ir simbols visām šīm nedzīvotajām dzīvēm, visiem šiem neizdarītajiem izvēlēm, visām šīm neredzētajām realitātēm. Tās ir tur. Tās vienmēr ir bijušas tur. Bet jūs neesat izvēlējies tās redzēt. Vai drīzāk jūsu eksistence ir izvēlējusies jums? Bet vai tas nozīmē, ka jūs esat ieslodzīts? Vai jūs esat notiesāts redzēt tikai to, ko jūsu bioloģija un kultūra ļauj? Jā un nē. Jā, jo mēs varam radīt instrumentus, kas redz to, ko mēs nevaram. Teleskopi, kas filtrē dienas gaismu. Spektroskopi, kas sadala gaismu komponentēs. Interferometri, kas mēra viļņu modeļus. Katrs instruments ir kā jauna maņa, kas paplašina mūsu uztveri. Mēs nevaram redzēt zvaigznes dienā ar savām acīm, bet mēs varam redzēt tās ar mūsu prātu, caur matemātiku, caur loģiku, caur zinātni. Mēs varam zināt, ka tās ir tur, pat ja mēs tās neredzam. Un šīs zināšanas pārveidojot mūsu pieredzi. Kad jūs skatāties uz dienas debesīm, zinot, ka aiz zilā kvēlojuma ir miljardi zvaigžņu, jūs redzat citādi. Ne ar acīm, bet ar prātu. Ne ar maņām, bet ar iztēli. Un nē, jo ir robežas tam, ko mēs varam zināt. Ir fundamentāli ierobežojumi, ko uzliek pati realitātes struktūra.
Heizenberga nenoteiktības princips saka, ka mēs nevaram vienlaikus zināt daļiņas pozīciju un impulsu. Gēdela nepilnības teorēma saka, ka jebkurā pietiekami sarežģītā loģiskā sistēmā ir patiesības, kas nevar tikt pierādītas šīs sistēmas ietvaros. Termodinamikas otrais likums saka, ka entropija vienmēr pieaug, ka informācija vienmēr tiek zaudēta, ka mēs nekad nevaram pilnībā rekonstruēt pagātni vai precīzi paredzēt nākotni. Šie nav tikai tehniski ierobežojumi. Tie ir ontoloģiski, tie ir iestrādāti pašā realitātes audumā. Visums pats sevi aizsargā no pilnīgas zināšanas. Tas ļauj mums zināt pietiekami, lai izprastu, bet ne tik daudz, lai kontrolētu. Tas ļauj mums redzēt pietiekami, lai brīnītos, bet ne tik daudz, lai zaudētu brīnumu. Un varbūt tas ir dziļākais iemesls, kāpēc zvaigznes pazūd dienā. Ne tikai tāpēc, ka saule ir spilgtāka. Ne tikai tāpēc, ka atmosfēra izklieda gaismu. Ne tikai tāpēc, ka mūsu acis ir ierobežotas. Bet tāpēc, ka visumam ir nepieciešama noslēpuma telpa. Telpā starp zināmo un nezināmo, starp redzamo un neredzamo, starp dienu un nakti, šajā telpā dzīvo brīnums. Un brīnums ir tas, kas padara dzīvi par dzīvi, nevis tikai par eksistenci. Ja mēs zinātu visu, ja mēs redzētu visu, ja mēs saprastu visu, kas paliktu. Kāds būtu iemesls celties no rīta? Kāds būtu iemesls uzdot jautājumus? Kāds būtu iemesls meklēt? Noslēpums nav šķērslis zināšanām, tas ir zināšana dzinējspēks. Tas, ko mēs neredzam, ir tas, kas liek mums skatīties. Tas, ko mēs nezinām, ir tas, kas liek mums mācīties. Un tas, kas pazūd dienā, ir tas, kas liek mums gaidīt nakti. Tātad, kas ir patiesā atbilde uz jautājumu, kāpēc zvaigznes ir redzamas tikai naktī, ja tas spīd vienmēr? Varbūt patiesā atbilde nav fizikā. Varbūt tā ir mūsos. Varbūt zvaigznes pazūd dienā, lai mēs varētu dzīvot. Lai mēs varētu koncentrēties uz to, kas ir tieši priekšā mums. Lai mēs varētu būt šeit un tagad, nevis tur un tad. Lai mēs varētu būt cilvēki, nevis dievi. Un varbūt zvaigznes atgriežas naktī, lai mēs varētu atcerēties. Lai mēs varētu atcerēties, ka esam daļa no kaut kā lielāka. Lai mēs varētu atcerēties, ka mūsu problēmas ir mazi un mūsu dzīves ir īsas, bet visums ir bezgalīgs un mūžīgs. Lai mēs varētu atcerēties, ka aiz ikdienas, aiz redzamā, aiz zināmā ir noslēpums, kas nekad nebeigsies. Katru vakaru, kad saule noriet un pirmā zvaigzne parādās, notiek kaut kas dziļi simbolisks. Pasaule pārslēdzas no viena režīma uz citu. No izdzīvošanas uz kontemplāciju. No darbības uz būšanu. No redzēšanas uz sapņošanu. Un šis pārslēgšanās brīdis, šis īsais mirklis, kad diena vēl nav pilnībā beigusies, bet nakts jau ir sākusies, kad debesis ir dziļi zilas, bet pirmās zvaigznes jau mirgo, šis brīdis ir portāls. Portāls starp divām realitātēm, divām apziņas stāvokļiem, diviem veidiem, kā būt pasaulē. Senajiem šis brīdis bija svēts. Viņi to sauc par krēslu, ne diena, ne nakts, bet kaut kas starp. Laiks, kad robežas kļūst plūstošas, kad parasto pasauli satiekas ar maģisko, kad redzamais atklāja neredzamo. Un viņi bija taisnība. Ne burtiski, bet metaforiski. Jo krēslā mēs redzam abas pasaules vienlaikus, dienas pasauli, kas vēl nav pazudusi, un nakts pasauli, kas jau parādās. Mēs dzīvojam pārējā robežā slieksnī. Un varbūt tas ir cilvēka stāvoklis, vienmēr uz sliekšņa. Vienmēr starp zināmo un nezināmo. Vienmēr starp gaismu un tumsu. Vienmēr starp to, kas ir redzams, un to, kas ir paslēpts. Mēs neesam ne pilnībā dienas būtnes, ne pilnībā nakts būtnes. Mēs esam krēslas būtnes, spējīgas redzēt abas puses, dzīvot abās pasaulēs, būt gan praktiskiem, gan poetiskiem, gan zinātniskiem, gan filozofiskiem. Katru reizi, kad jūs skatāties uz zvaigznēm un jūtat to senu, neskaidro ilgas pēc kaut kā, ko jūs nevarat nosaukt, pēc vietas, kur jūs nekad neesat bijis, pēc mājas, kas nav šeit, jūs jūtat šo dubulto piederību. Jūs esat no Zemes, bet jūs esat arī no zvaigznēm. Jūsu ķermenis ir veidots no atomiem, kas radās zvaigžņu kodolā miljardiem gadu pirms Zemes pastāvēšanas. Jūsu apziņa ir veidota no modeļiem, kas atspoguļo visuma struktūru. Jūs neesat ārpus kosmosa, skatoties uz to, jūs esat kosmos, kas skatās uz sevi. Un kad jūs sapratāt to, patiesi sapratāt, ne tikai intelektuāli, bet viscerāli, tad zvaigžņu pazušana dienā vairs nav noslēpums. Tā ir nepieciešamība. Jo, lai kosmos varētu zināt sevi, tam ir nepieciešama apziņa. Un, lai apziņa varētu pastāvēt, tai ir nepieciešami ierobežojumi.
Un viens no šiem ierobežojumiem ir tas, ka mēs nevaram redzēt visu vienlaikus. Mums ir jāizvēlas diena vai nakts, tuvais vai tālais, konkrētais vai bezgalīgais. Bet izvēle nav zaudējums. Izvēle ir brīvība. Un brīvība ir tas, kas padara apziņu par apziņu, nevis tikai par mehānisku procesu. Tātad nākamreiz, kad jūs skatīsieties uz dienas debesīm un neredzēsiet zvaigznes, atcerieties, tās ir tur. Vienmēr ir bijušas tur. Vienmēr būs tur. Tās deg ar tādu pašu intensitāti, sūta gaismu ar tādu pašu spēku, pastāv ar tādu pašu realitāti kā naktī. Vienīgā atšķirība ir jūsu spēja tās uztvert. Un šī nespēja nav vājums, tā ir aizsardzība. Tā ir veids, kā jūs varat dzīvot šeit un tagad, nevis pazust bezgalībā. Bet nākamreiz, kad jūs skatīsieties uz nakts debesīm un redzēsiet zvaigznes, atcerieties, tās nav atgriezušās. Tās vienkārši ir kļuvušas redzamas. Un šī redzamība nav tikai fiziska, tā ir arī metafiziska. Jo naktī, kad pasaule kļūst klusāka, kad ikdienas troksnis apklust, kad jūsu prāts pārstāj skriet un sāk staigāt, tad jūs kļūstat spējīgs redzēt to, ko nespējāt dienā. Ne tikai ar acīm, bet ar dvēseli. Zvaigznes ir spogulis. Tās atspoguļo mūs pašus, mūsu ilgas, mūsu jautājumus, mūsu vietu visumā. Kad senais cilvēks skatījās uz zvaigznēm, viņš redzēja dievus. Kad viduslaiku cilvēks skatījās uz zvaigznēm, viņš redzēja debesu sfēras. Kad mūsdienu cilvēks skatās uz zvaigznēm, viņš redz galaktikas, melnos caurumus, tumšo matēriju. Bet visi viņi redz to pašu noslēpumu. Kaut ko, kas ir lielāks par viņiem. Kaut ko, kas bija pirms viņiem un būs pēc viņiem. Kaut ko, kas liek viņiem jautāt, kas es esmu? Kāpēc es esmu šeit? Kas tas viss nozīmē? Un varbūt šie jautājumi ir svarīgāki par atbildēm. Varbūt jautāšanas akts ir tas, kas mūs padara par cilvēkiem. Varbūt noslēpums nav problēma, kas jāatrisina, bet dāvana, kas jāsaglabā. Varbūt zvaigznes spīd ne tikai tāpēc, lai apgaismotu nakti, bet lai atgādinātu mums, ka ir lietas, kas vienmēr būs ārpus mūsu satvēriena. Un kad tas ir labi? Kad tas ir skaisti? Kad tas ir nepieciešams? Jo pasaulē bez noslēpuma nebūtu brīnuma. Un pasaulē bez brīnuma nebūtu dzīves, tikai eksistence. Tikai mehāniska kustība no viena mirkļa uz nākamo, bez jēgas, bez skaistuma, bez transcendences. Bet mēs dzīvojam pasaulē ar noslēpumu. Pasaulē, kur zvaigznes pazūd dienā un atgriežas naktī. Pasaulē, kur realitāte ir lielāka par uztveri. Pasaulē, kur vienmēr ir vairāk ko atklāt, vairāk ko mācīties, vairāk ko brīnīties. Un šī pasaule, ar visiem tās ierobežojumiem, ar visu tās fragmentāciju, ar visu tās noslēpumu, ir vienīgā pasaule, kurā apziņa var pastāvēt. Vienīgā pasaule, kurā jautājums, kāpēc, var tikt uzdots. Vienīgā pasaule, kurā zvaigznes var būt ne tikai fiziskas, bet arī poetiskas. Tātad, lai zvaigznes pazūd dienā. Lai tās atgriežas naktī. Lai šis ritms turpinās mūžīgi, slēpšana un atklāšana, aizmirstība un atcerēšanās, diena un nakts. Jo šis ritms ir dzīvības ritms. Un mēs, kas dzīvojam šajā ritmā, esam pietiekami svētīgi, lai piedzīvotu abas puses, gan praktisko dienu, gan poetisko nakti. Gan zināmo, gan nezināmo. Gan gaismu, gan tumsu. Un starp tām, starp dienu un nakti, starp zināmo un nezināmo, starp redzamo un neredzamo, mēs atrodam sevi. Ne pilnīgus, ne viszinošus, ne visvarenīgus. Bet dzīvus, apzinātus, spējīgus brīnīties. Un tas ir vairāk nekā pietiekami. Tas ir viss. Zvaigznes spīd vienmēr. Bet mēs tās redzam tikai tad, kad esam gatavi. Kad saule noriet. Kad fons kļūst melns. Kad mūsu acis pielāgojas. Kad mūsu prāts apklust. Kad mūsu sirds atver. Un tad, tikai tad, kosmos atklājas. Ne kā ārēja realitāte, bet kā iekšēja atpazīšana. Mēs neatrodam zvaigznes. Mēs atceramies tās. Jo mēs vienmēr esam bijuši daļa no tām. Un tās vienmēr ir bijušas daļa no mums. Gaisma ceļo. Laiks rit. Zvaigznes deg. Un mēs, īslaicīgi, trausli, brīnišķīgi, skatāmies uz augšu un jautājam, kāpēc? Un šis jautājums, šis vienkāršais, mūžīgais jautājums ir viss, kas mums ir nepieciešams. Jo jautājums ir tilts starp zināmo un nezināmo. Starp mums un zvaigznēm. Starp šo mirkli un mūžību.
Un kamēr mēs jautājam, mēs esam dzīvi.